esmu Vita Polkovnikova pārstāvs, bet arhitektūras birojas 6. stils, kopā ar kolēģiem no inženieru komunikāciju projektētāji, kas ir apkurss veicināšanas izstāju projektētājs Lūdzu Pelīt un galvenais lūgņēmējs no LNK investīcijas grupas ir Roberts Trautmans, un es gribētu īsti prezentēt Latvijas Universitātes dabas zinātņu centra jaunbūves projektu Rīgā. Tātad dabas zinātņu akadēmiskais centrs kā profesionālai mapiņošana. Tātad pasūtītājs mums ir Latvijas Universitāte, projekta autors arhitektūras birojas 6. stils un tehnisko projektu izstrādājis ir Sijā Nams, galvenais būvniecības LNK Industries Group, būvuzraudzību veikusi Latvijas Universitātes projektēšanas uzraudzību veikusi Forma 2, ir milzīgi daudz apakšu uzņēmēju gan projektēšanas laikā, gan būvniecības laikā, viņš šeit ir izskaitīts. Tātad ēkas abos laukums ir 3000 kvadrātmetriem, kopīgā platība ir pie 19000 kvadrātmetriem, labiekārtojuma platība ir pie 17000 kvadrātmetriem un virszemes stāvu skaits ir 8. Tātad, būvējot šo ēku, tātad būvējot šo ēku bija svarīgi saprast, ka šī ēka ir pirmā no jaunbūvētā universitātes kompleksa ēkām, kur būvējot bija jārespektē gan tālākā pa visu kompleksu attīstību, jānodrošina, ka šī ēka var vienlaicīgi un pilnvērtīgi funkcionēt. Tātad, projektējot šo ēku, mēs ievērtējām energoefektivitātes pilsētbūvnieciskos aspektus, tātad domājām par viņas orientāciju zemes gabalā, domājām par maksimālu dabīgu apgaismojumu izgaismošanu un izmantošanu un sabalansētu ēkas insulāciju. Par cik uz šo ēku pārvācās 4 universitātes fakultātes, kuras līdz šim aizņēma visas apmēram līdzvērtīgu ēku platību, diezgan svarīgi bija saprast un minimalizēt katru šīs fakultātes ēku telpu platību un organizēt tādu ļoti efektīvu mācību procesu. Ēkas, tātad viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija ar minimāliem līdzekļiem radīt ēku, kas būtu šīs vietas vizītkarte, kas būtu pirmā šī ēka atpazīstama un tātad skaista. Un vizuālā tēla pamatideja tātad mums ir saistīta ar šīs ēkas nosaukumu, tā ir dabas māja, un mēs viņu mēģinājām veidot kā tādu mūžīgi mainīgu struktūru, kas būtu vienlaicīgi veikt arī lielāks vai mazāks energoefektivitātes pasākums, kas aizsargāt šo ēku vasarā no saules, un ziemā no vējiem un no nokrišņiem. Ēka ir veidot kā nesošā pērknes konstrukcija, viņā pāļu pamatiem un izmantot vairāki, manuprāt, inovatīvi arī celtniecības risinājumi. Tas, kas mani iespaidoja visvairāk, ir šo lielo monolīto žalūziju projektēšana un montāža, kas ir redzams šeit, ka šī žalūzijas ir paredzēts, lai aizsargātu ēkas ātrī no tiešajiem saules stariem, un viņas ir veidotas kā piekars sistēmas, un faktiski skatoties uz šo ēku brīžiem nepārskatās žalūzijas peld gaisā. No iekšpus tas ir ceļš šodien dažos stāvos, jo ir salaidums ir brīva vieta atstāt, un studenti brīnās, pat viņi iet un skatās, kā, vai tas levitējošās konstrukcijas. Jā, konsolisam par to liels paldies. Tātad otrs risinājums, kas ir, manuprāt, diezgan interesants un lielās zāles pārsvarums, kas ir veidots ar tehnoloģisku pēcpriekā betonu konstrukcijā, izmantojot pašsvaru apvieglojušus elementus. Un man liekas, ka mēs esam diezgan interesanti izmantojuši arī 3-slāņu ārējos ārstienu paneļus, kas ir šajā objektā montēti ar veidņoto pusi uz telpas pusi, tādējādi būtiski samazinot telpas apdarē nepieciešamās izmaksas un laiku. Tātad tā puse, kas ir slīpēta, tā puse palikusi attiecīgi pret ārpusi. Ēku būvējot bija veikti daudz tehnoloģiski sarežģīti darbi. Pirmkārt bija ļoti būvniecības termiņš, un paralēli, kā jūs redziet, apakšējā attēlā pa labi, ir paralēli būvniecībai tik veikt arī arheoloģiskā izpēta atsevišķos šīs ēkas fragmentos. Tad bija diezgan sarežģīta jumta konstrukcijas betonēšana, kur viss jumta plaka nevis slīpa vietām sasniedzot par 30 grādu, kas ir, teiksim, viss dzelzceļa konstrukcijā veidots jumts, ir uzbūvēts liels stiklos
jumts virs ēkas iekšpagalma, un šeit, piemēram, ir redzams, kā ēkas dekoratīvo ārējo metāla fasādes elementu montāžu veids rūpnieciskie alpīnisti. Tā kā ēka ir ļoti tehnoloģiski sarežģīta, apmēram gandrīz 60% no šīs ēkas aizņem dažādu veidu laboratorijas, tad viena no būtiskākajām iekšējām inženieru sistēmu daļām bija apkursu veidināšanas sistēma. Un bija ļoti svarīgi, varbūt mans kolēģis tam izstāstīs vairāk, ja būs jautājumi, ļoti svarīgi atrast to līdzsvaru, kas ir starp ēkas energoefektivitātes risinājumiem un tiem risinājumiem, kas ir tehnoloģiski nepieciešami, lai nodrošinātu optimālu laboratorijas darbu. Tātad ēkā ir paredzēta karstā ūdens priekšsildīšana ar kondicionēšanas sistēmas lieko siltumu, ir visās laboratorijās paredzēti atvērtie dzelzbetona griesti, un tajās daļās, kur ir laboratorijas, ir pārseguma paneļos iebūvētas apsildes un dzēsēšanas sistēmas, un kopumā visa ēkai tātad ir paredzēta inženieru sistēmas centralizētā vadība. Ēka ir šobrīd sagatavota, lai viņi varētu pieslēgt nākamajās projekta kārtās paredzētajiem zemes siltumsūkņiem un saules kolektoru sistēmām, kā arī izbūvēts viss, lai varētu uz jumtu montēt vēja ģeneratorus. Kā jau teicu, ēkā ir ļoti daudz dažādu funkciju laboratoriju, sākot no ķīmijas laboratorijām ar ļoti moderniem veltnes skapjiem, individuālām veltnēm, tāpat tur ir laboratorijas, kas ir paredzētas ļoti precīzu mērījumu veikšanai, un laboratorijas, kas ir paredzētas atkal ļoti netīriem darbiem, tādiem kā ģeoloģija, kur tiek slīpēt apstrādāt akmeņi, un uz jumta ir paredzēta izbūvēta pilnīgi automatizēta siltumnīca, kas sastāv no 4 atsevišķiem korpusiem, kuri 8 dažādi režīmi iespējami ar automātisko laistīšanu, veidināšanu, klimatu uzturēšanu. Šobrīd tur aug ļoti skaisti salās. Jāpapildina Vitē tas, ka tās laboratorijas tas patiešām ir no Latvijas. Un, lai varētu saprast to līmeni, uz kādu tie mācību tādu pārgāja, vajadzēja ielikt vienu bildi ar to, kā bija. Nu, jā, tas ir, jā. Nē, laboratorijas katrā ziņā ir ārkārtīgi ļoti tehnoloģiski. Tas ir tas, ko mācībspēju studenti ir ļoti novērtē, jo ir visādas lietas, kas ir apkārt un kas ir skaisti un ko var cilvēks no malas novērtēt, bet cilvēks, kas tur dzīvo, var novērtēt to, kas ir tajās laboratorijās. Un viņi to patiešām novērtē. Tātad, ja mēs runājam par publiskām telpām, tad publiskās telpas ir veidotas pēc pilnīgi atšķirīgiem principiem nekā līdz šim bijuši augstākajās mācību iestādēs, jo tas mācību process ir kļuvis ar vien vairāk atšķirīgs no darba tikai laboratorijā. Tad tur ir daudz individuālā darba telpas, tur ir telpas grupu darbam, tur ir lielāku pasākumu iespējas, tur ir dažādas kopdarbs iespējams. Tad ir atvērta biblioteka, brīvpieejas biblioteka lasītams, un ēkas pirmie stāvi ir pieejami publikai 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Jā, un te no universitātes puses papildināt ir tā, ka šajā ēkā ir dabzināts fakultātes pamatā izvietots un vairāk fakultātes. Un ķīmijas fakultātes direktori teica, ko jūs tur dariet ārā? Tiem studentiem vajag tikai laboratorijas. Un ārā uzbūvēs vispār. Bet tā dzīve, tagad pirmais pusdienas, ko mēs esam tur nodzīvojuši, ir tā, ka vakarā ejot mājās, pirmajos 2 stāvos vienmēr ir studenti. Mums pat ir neliela, tā jau zinām, patīkama problēma. Mums ir ārvalstu studenti, kas tur uzturās brīvdienās un vakaras stundās, bet diemžēl tie Rīgas Stradiņu universitātes studēja. tā kā tas ir tāds, visaugstākais novērtējums gan mūsu pašu studentiem, un mums tagad ir tā, ka apsarakst ap 10 iet cauri pirmiem 2 stāviem un lūdzu uzrādīt apliecības. Un ja ir kāds Stradiņu universitātes students, viņi lūdz tā kā pamest šīs telpas, ja nav vieta tā ir pat laikā universitātes studentiem. Tātad, prioritāti mēs arī uzskatījām, ka māksla ir neatņemama liels publisks sabiedrisks nodzīvīgs ēkas sastāvdaļa. Un šo ēku būvējot ir piedalījušies 4 mākslinieki, un droši vien visvairāk to var pateikt būvnieks, kāda tad ir viens parastas būves celtniecība īsā laikā, 5. Bet kā tad ir viens parasts būves uzbūvēšana, kurā iesaistīt tik ārkārtīgi daudz mākslinieku, kā tad ir metāla mākslinieks, ir stikla mākslinieks, ir par cik ēka ir veidot tehnoloģiskā gaiteņa ēka, tad ir gaiteņi mēģināts viņus kaut kādā veidā padarīt pievilcīgākus gan ar
ārpolitiski atbilstošiem gleznojumiem, gan salīdzinoši lieliem stiklojumiem, un līdz ar to būvniecības process kļūst tikai grūtāk. Tad es gribētu atzīmēt vēl to, ka šajā ēkā ir, lai gan tas ir pagaidu labiekārtojums, kas ir izveidots izbūvēt ēkas pirmo kārtu, ka tomēr viņš ir izbūvēts ārkārtīgi kvalitatīvi, ir ēkai paredzēts automātiski vadāms un daudz režīmu ārējais apgaismojums, kā arī visi iekšējā ēkas loģistika ir diezgan pārskatāma un veidota interesanti un atraktīva. Un kopumā es gribētu nobeigt šo prezentāciju teikt, ka ir uzbūvēta viena no modernākām Baltijā augstākā mācību izglītības iestāde, kas nodrošina ne tikai lieliskus apstākļus tiem studējošiem un strādājošiem, bet faktiski viņi kļūs jau tagad par visas universitātes tādu kā sabiedriskās dzīves centru. Un kulta, kā teica rektors vienā brīdī, kulta ekskursija objekti, jo mums ir katru nedēļu ir neskaitāmas grupas no dažādām Latvijas valstīm, no pat no Rīgas, kas nāk un skatās un priecājas par to, ko visi būvnieki un visi pārējie iesaistītie paveikuši. Tātad ēka atbilst pilnībā atbilst universālā dizaina, nevis vienkārši vidas pieejamība, bet ir pilnībā atbilst universālā dizaina principiem, un 15. gadā ir saņēmusi Invalīdu un draugu apvienības apēronas gadu balvu. Un es gribētu teikt, ka šī, tāpat kā laikam vairākas būs nominācijā sabiedriskās būves, ir radīta pilnā iepirkuma, publisko iepirkumu ciklā, kas ir realizēta sakarā ar pārstrīdēšanu, vairāk kārtīgi pārstrīdēšanu ārkārtīgi īsos termiņos, un mācību iestādē tradicionāli ļoti ierobežot finansējumu apstākļos, un viņi ir saglabājusi ne tikai šīs savas inženiertehniskās un būvniecības kvalitātes, bet ir saglabājusi arī arhitektonisko un māksliniecisko virsvērtību, par ko man arhitekta ir lielākais prieks. Tā, paldies par jūsu uzmanību.